Sveicināti visiem. Ir pavisam tuvu esam 2023. gada rudens sākumam, bet jau mūsu pastkastītēs ir nonākusi jaunā zvaigžņotā debesis 2023. gada rudens. Šī ir 8. reize, kad mēs organizējam tādu tiešsaistes žurnāla atvēršanu. Lasītājiem ir bijusi iespēja jau pašķirstīt, palasīt žurnālu, varbūt uzdot kāds jautājums, bet mēs arī citi, kas ir žurnāla veidotāji, rakstu autori, varam īsumā iepazīstināt, un pēc tam ir iespēja arī apskatīties šo te sarunu ierakstā. Vēlos atgādināt, ka YouTube ir kanāls, kas saucās Zvaigžņotā debesis. Tur šobrīd ir pēdējo iepriekš notikušo 7 sarunu ieraksti. Ja kādu reizi mēs vēlamies apskatīties, kā vaigā izskatās kāds no autoriem, vai arī uzzināt, vai ir vērts meklēt kādu no iepriekšējiem Zvaigžņotās debesis numuriem, tad to var izdarīt YouTube kanālā. Nu, un tad lūk, kāds mums ir šīs te rudens numurs. Dodu vārdu žurnāla galvenam redaktoram Ilgonam Vilkam. Lūdzu. Jā, labvakar visiem skatītājiem, klausītājiem un lasītājiem šobrīd un tiem, kas skatīsies vēlāk. Es domāju, ka mēs žurnāla veidotāji esam tādā privileģētā pozīcijā. Paskaidrošu, kāpēc tā domāju. Proti astronomijā, manuprāt, ļoti bieži notiek jauni atklājumi. Kaut arī, piemēram, šajā pašā numurā rakstām gan par tiem pētījumiem, kurus ir veikuši tepat Latvijas astronomi, par jaunu ar Latviju saistītu asteroīdu, par tālāk lielākiem notikumiem, pasaules līmeņa atklājumiem. Es domāju, diezgan droši var apgalvot, ka jau ir atklāts šis gravitācijas viļņu fons un citas lietas. Un, man liekas, atšķirībā no fizikas astronomijā ir daudz šo te atklājumu, tā kā mums neaptrūksies, ko rakstīt. Tāda gribētu tā tēze, ko es gribētu izvirzīt, un līdz ar to lasītājiem arī neaptrūks materiāli, ko jaunu, interesanti, ko lasīt. Bet droši vien pēc kārtas, un Mārtiņ, lūdzu, iepazīst. Jā, parasti mūsu žurnāla sākumā sadaļā neiztrūkstoši ir ieskats jaunumos, kas aktuāls ir noticis, bet mūsu tā atlase balstās to, ka ir nevis tādi karsti jaunumi, kas šodien ir svarīgi un rīt jau ir aizmirsti, bet mēs mēģinam atlasīt kaut ko tādu, kas ir ar tādu nedaudz paliekošāku nozīmi, un varbūt, ja pat vēlāk veidojās mazliet citi priekšstati, būs arī interesanti pēc dažiem gadiem atskatīties, kas tad šķita aktuāls un svarīgs konkrētajā brīdī. Jaunumus mēs droši vien neatstāstīsim, tikai var piebilst, ka jaunumi ir gan no tāda globāla krājuma, kas notiek pasaulē, gan arī saistās ar Latvijā notiekošo. Tā, un tālāk mēs varam jau pāriet pie pirmā no rakstiem, kas mums secīgi ir publicēts žurnālā, un šeit es redzu, ka mums ir arī pievienojies raksta autors Artūrs Rubļevskis, kurš ir vienlaikus arī viens no žurnāla redkolēģijas locekļiem. Lūdzu, Artūr, iepazīstini ar savu rakstu. Labdien, vai esmu dzirdams? Jā. Jā, tātad sveiciens visiem interesantiem. Man sauc Artūrs Rubļevskis. Īsts raksts par jaunumiem, par gravitācijas viļņu uztveršanu. Nav mana specialitāte, tā kā tas vairāk atstāstījums no citiem avotiem un jaunumiem un ziņām. Tātad tas interesantais šajā ir tas, ka, kā jūs jau droši vien esat dzirdējuši, gravitācijas viļņi jau iepriekš ir uzsvērti un par tiem pat jau piešķīra Nobela prēmiju. Bet tagad cenšas, bet tie uztvertie gravitācijas viļņi ir no melniem caurumiem, kas savā starpā saplūst, vai varbūt melnais caurums un neitrīno zvaigzne, bet ar masām orientējoši ap 30-50 saules masas.
Un tad tie būtu šie te signāli, ko uztver uz Zemes bāzētās gravitācijas viļņu observatorijas, bet papildus tiem gravitācijas viļņiem vajadzētu būt arī tam, ko šeit mēģināju tulkot kā fona dūkoņu gravitācijas viļņi, kas kopumā izplatās tātad starp planētu, starp zvaigžņu un starp galaktiku telpā. Un tad tie ir ar ļoti lieliem, ļoti laikā gariem lieliem periodiem, tur teiksim 10 gadu. Un tātad tos ar Zemes bāzētajām observatorijām tiešā veidā nevar uztvert, bet tad tiek novēroti pulsāri. Un ja telpā starp Zemi un pulsāru izplatītos gravitācijas vilnis, tad tas nedaudz izmainīs šo te pulsāra citādi ļoti stabilo periodisko signālu. Un ja vērotu daudz pulsārus ilgi un atšķirīgos zemes juma virzienos, tad varētu novērot kaut kādas sakritības. Teorētiski varētu novērot jau varbūt tās pat veselu vilni, kas pāriet pāri. Tas gan, labi, nevis veselu vilni, bet vajadzētu būt diezgan tuvu tiem pulsāriem pie debesu juma, lai to vilni ieraudzītu. Bet, vienmēr sakot, līdz šim nav uztverts atsevišķi konkrēti viļņi, bet korelācijas starp to, kā šie pulsāri virkšķinās, kā mainās tiem šie periodi, un tad tās vairs nav nejaušas, bet ir atbilst tam, ko mēs sagaidām tad, ja šādi viļņi dienu izplatās. Man šī tēma likās interesanti arī tāpēc, ka tur atspoguļoši pats zinātnes process, kā zinātnieki kaut ko atklāja. Tātad, ja Mārtiņš varētu pāršķirt nākamo lapusi, tad tur ir šis te grafiks, kas arī, kurš, manuprāt, parāda šo ideju, ka tātad teorētiski tiek paredzēta šī te raustītā līnija, un tad nomērītie dati ir attēloti kā šie te punkti ar kļūdu taisnstūriem ar zilu krāsu. Un tad mēs redzam, ka, ja būtu pilnīgi nejauši, šie te visi rezultāti savstarpēji, tad nebūtu nekāda korelācija, tad tiem zilajiem datiem vajadzētu visiem būt uz nulles taisnes, bet tā vietā iezīmē šī te sakritība ar teorētiski sagaidāmo rezultātu. Un tad vēl interesanti ir tas, ka, kā mēs redzam, šī sakritība šobrīd nav pilnīgi perfekta, un tāpēc arī šie te zinātnieki, protams, tam visam pieejot kvantitīvi daudz precīzāk, bet arī saka, ka šis vēl ir tikai, teiksim tā, pazīmes tam, ka viņi redz šos te gravitācijas viļņus, bet negluži vēl kā pierādījumi. Tātad pilnīgi statistiska pārliecība līdz galam vēl nav. Un tad, ja šos viļņus tiešām uztver, tad tas jau būtu interesanti papildus informācija par to, par tiem procesiem, kur ir avots šiem te gravitācijas viļņiem. Jā, paldies. Te jāpiebilst, ka gravitācijas viļņu astronomija ir atšķirīga no elektromagnētisko viļņu diapazonu pētījumiem, un arī iepriekšējos zvaigžņas debesu numuros dažādos ir bijis gan ieskats, kas tā vispār gravitācijas viļņu astronomija ir, un arī kāda konkrēta gravitācijas viļņu teleskopa, tāds īs apraksts ir bijis, vai pat vairāk teleskopu. Tā kā arī ir vērts uzmeklēt kādus senākus numurus, lai gūtu plašāku ieskatu, un mēs noteikti arī nākotnē sekosim līdzi, kas notiek gravitācijas viļņu astronomijā. Tā, paldies, Artur. Varbūt kādam vēl ir jautājumi no lasītājiem, kuri ir pieslēgušies. Tā nav. Labi, paldies. Dodamies tālāk. Tālāk mums ir viens no tiem rakstiem, kas mums ir laiku pa laikam tulkoti. Un te varbūt es došu vārdu cilvēkam, kurš to ir tulkojis. Lūdzu, Ilgoni, varētu iepazīstināt ar raksta saturu. Jā, tas arī ir stāsts par to, kā visumu ieraudzīt citos netradicionālos veidos. Šajā gadījumā runa ir par neutrino uztveršanu. Diezgan labi astronomijai zināms fakts, ka neutrino uztvēra no slavenās pārnovas Magellāna mākonī 1987. gadā, bet
Nemaz tik daudz to neitrīnu avotu kopš tā laika nav bijis zināms. Un lūk, milzīgs detektors Antarktīdā, vairākus gadus strādādams, ir jau daudz labāk, detalizētāk parādījis mums, tā kā var teikt, neitrīnu debesis. Protams, tās viss vēl ir ļoti aptuveni, to nevar saukt par tādu tiešām piena ceļa karte, bet vismaz aptuveni ir iespējams norādīt, no kuriem piena ceļa apgabaliem un no kādiem arī ārpus galaktiskiem avotiem neitrīnu nāk. Tas ir vēl viens veids, kā pētīt visumu. Un par to arī šajā īsajā apskata rakstā. Paldies! Tālāk secīgi var pieminēt, ka mums ir nezūdoša rubrika Olimpiskais izaicinājums, kur ir vai no astronomijas, vai fizikas, vai matemātikas olimpiāžu uzdevumi, un tālāk arī atrisinājumi publicēti. Tas mums šeit ir, to mums šajā numurā atlasīja Inese Dudareva no valstī notikušajām fizikas olimpiādēm. Un tālāk ir Astronomijas institūta pētnieka Ilgmāra Eglīša raksts par asteroīdu, kuram dots vārds Artjuhs. Es skatos, vai mums Ilgmārs Eglīts ir pieslēdzies zvanam. Tā izskatās, ka nav. Tādā gadījumā es aicinātu jums iepazīties gan ar informāciju, var sakot, par pašu asteroīdu šajā rakstā, bet vairāk tieši par šo zinātnieku, kura vārdā ir nosaukts minētais asteroīds. Tā. Mēs dodamies tālāk. Tā. Es gribētu piebilst, proti, ka tā ir, protams, asteroīdus vajag atklāt un pētīt, lai starp tiem izķertu arī tos, kas ir Zemē bīstami vai kaut kādām citām unikālām īpašībām. Protams, asteroīdu skaits ir ļoti liels, bet šī vārda došana mūsu Latvijas kontekstā, kas ir relatīvi neliela valsts, ir tāda tiešām laba iespēja atstāt vēsturē imužināt tos cilvēkus, kas ir bijuši nozīmīgi asteroīdu izpētē, un šajā gadījumā, lūk, Jurijs Artjuhs ir veidojis šos te superprecīzos laika mērītājus, tā saucamos timers, kas ir jau gadu desmitiem tiek izmantoti gan Latvijā, gan citur pasaulē. Līdz ar to, tā kā Ilgmārs Eglīts atklādams asteroīdus un piešķirdams viņiem vārds, un tādā veidā, kā veidot tādas kā nelielas Latvijas vēstures lapuses. Jā, labi. Tā, paldies. Tālāk mums ir tāds intriģējošs raksts ar nosaukumu Saules aptums mums maksā dzīvību. Lūdzu, varbūt Vēns var iepazīstināt ar šo rakstu īsumā un to kontekstu. Labdien vēlreiz. Tā kā tā mana nozare, kurai laiku pa laikam pievēršos uzrakstīdams kādu rakstiņu, ir astronomijas vēsture, īpaši tas, kas saistīts ar tālāku, senāku vēsturi, tad gribēju pieminēt divus zīmīgus gadījumus, kas, protams, nav vienīgie, kas liecina par astronomijas nozīmi, vai teiksim, ietekmi senajās sabiedrībās, jo reizēm var rasties arī tāds priekšstats par to, ka tur varbūt tas bija tāda kādu entuziastu lieta, ja tur kādi šie senie filozofi, kuri tur kaut kā savā nodabā pētīja, un tā, ka toreiz nebija nekādu tā kā projektu, ja, kas tiek kaut kādu prasību, ko esošā vara izvirza astronomiem. Tā gluži nebija. Pirmais piemērs ir no senās Ķīnas sabiedrības, tas ir par diviem ķīniešu astronomiem, vai kā pareizāk būtu teikt, astronomijas departamenta vadītājiem, jo visticamāk viņi bija atbildīgi nevis paši par
novērojumu veikšanu, vai paši neveic novērojumus, bet viņi atbildīgi bija par šo novērojumu apkopošanu un atbilstošas informācijas sniegšanu Ķīnas valdītāji, teiksim, toreizējiem Ķīnas imperatoram. Un, lūk, viņi nav paredzējuši, vai viņu vadītie departamenti nav paredzējuši saules aptumsumu, un tas ir noticis negaidīti, neviens nav bijis brīdināts, ka kaut kas tāds var būt, ka saule var pazust, un līdz ar to valstī ir iestājušās tādas mērenas jukas. Un par to viņiem ir bijis jāatbild. Viņi ir apsūdzēti, ka viņi nolaidīgi pildījuši savus pienākumus, aizbraukuši uz kaut kādām savām dzimtajām pilsētām, kur viņi kā augsti ierēģi, protams, varēja atļauties atpūsties, un tur viņi ir daudz dzēruši un izklaidējušies, un nav bijuši atbildīgi par to, kas viņiem ir bijis uzticēts. Un kā tiem laikiem raksturīgi, nekas labs ar viņiem nenotika. Viņi abi divi tika sodīti ar nāvi. Tātad par saules aptumsuma laicīgu neparedzēšanu. Protams, no mūsdienu viedokļa ir interesanti saprast, ar kādiem līdzekļiem varēja paredzēt saules aptumsumu, jo aprēķināt precīzu periodu, jeb sarusu, kura laika atkārtojas aptumsumi, ir stipri jāšaubās. Tie ir vairāki tūkstoši gadu pirms mūsu ēras, kad tas ir noticis, un visticamāk, ka tas bija grūti tādā veidā aprēķināt, ka tur vajadzēja drīzāk pastāvīgus novērojumus un saprast, ka tagad varētu būt tas brīdis, kad tukšais mēnesis, tā sakot, aiziet priekšā saules diskam, tad kaut kā tuvākajā laikā tas notiks, spriežot pēc tā, ka tie ir uz ekstrapolācijas metodēm, bet to mēs, diemžēl, nevaram īsti noskaidrot, tāpēc, ka tādu ziņu nav. Un otrs gadījums, kas ir pieminēts šajā mazajā rakstiņā, savukārt ir par pretējo, ka jau labu laiku vēlāk, bet tāpat tas tie pirmais gadu tūkstotis pirms mūsu ēras Jonijas, tagadējā Mazāzijā, pilsētas Milētas, filozofs un dabas zinātnieks Talēts, jeb kā senāk mums rakstīja Tales, ir paredzējis saules aptumsumu, kas ir ietekmējis līdz ar to kara iznākumu, jo viņš ir iekārtojis tā, ka svarīga kauja notiek tajā dienā, kad ir saules aptumsums, un tad, ja kaujas laikā parādās tik šausmīgas zīmes pie debesīm, kad dienas vidū iestājas nakts, tad, protams, visas kaujas ir jāpārtrauc un steigšas jāatliedz miers, jo ir skaidrs, ka debesis un viss pārējais ir pamatīgi nokaitināti par cilvēku savstarpējiem strīdiem. Par to, protams, Talēts ieguva ļoti slavena, gudrā slavu un tika atzīts par vienu no tajos laikos 7 dižajiem grieķu gudrajiem. Šis notikums, starp citu, tieši ietekmēja viņa tālāko slavu tā, ka tas varēja, tieši astronoma karjera bija nevis kaut kāda margināla pozīcija, bet tā varēja pacelt cilvēku gan, vismaz autoritātes augstumos, gan arī likt samaksāt ar dzīvību. Tāds mazs ieskats, centīšos arī citreiz kādu vēsturisku atskatu izveidot. Jā, paldies, Vent. Man liekas, ka šis stāstījums tieši ļoti labi bagātināja to rakstu, jo varbūt rakstam ir savu tādu formātu ierobežojumu, ka jāraksta ir īsi un kompakti, jo mums ir šī jaunā rubrika, kas saucās Tas ir fakts. Mums šķiet, viņa laikam ir 3. numuru pēc kārtas, un mēs arī turpmāk publicēsim kādus tādus vēsturiskus faktus par tehnoloģijām, par kādiem notikumiem. Un šis ir tiešām ļoti tāds interesants pieminēšanas vērts notikums, 2 notikumi, kas ir bijuši. Tālāk mums ir, mēs turpinam arī rubriku Zinātnes sleja, kur šajā gadījumā mums jau vairākus numurus pēc kārtas mēs publicējam profesora Auziņa rakstus, kuriem arī ir pirmpublikācija bijusi LSM portālā, bet mēs to šeit nodrošinām tādā drukātā formātā. Autors atvainojās, ka viņš šodien nevarēs pieslēgties, jo viņam šobrīd ir jābūt Ņujorkā, bet kādā no nākamajām reizēm mums būs iespēja un varbūt šajā zvanā satikt arī
profesoru Auziņu un izvaicāt gan par šo, gan par iepriekšējiem rakstiem. Tad šeit nemēģināsim atstāstīt, kas ir rakstīts, bet nosaukums ir Vai Dievs bija matemātiķis. Tālāk ir kādas grāmatas pieteikums, un lūdzu vārds Ilgonim Vilkam. Juris Žagars ir labi pazīstams augstskolu mācību grāmatu autors. Mēs abi kopā rakstījām Solēku astronomiju augstskolē, pēc tam viņš ir rakstījis orbītu teoriju, un tagad lūk kārtējā grāmata, bet ne pēdējā, par satelīta areālu apstrādi. Man tika uzticēts būt par šīs grāmatas zinātnisko redaktoru, kas nebija viegli, jo tā man ir diezgan sveša joma, centos kā varēju, bet jāteic, ka Žagars nav vienīgais autors, ir vēl divi, kas grāmatas tapšanas laikā strādāja Ventspils augstskolā, ka tas materiāls bija autora labi izstrādāts un ar to bija relatīvi viegli tas rediģēšanas darbs. Un kāds ir tas rezultāts? Rezultāts ir tā, tad tiešām apjomīga mācību grāmatā to, un es esmu šeit līdz tādu virsēku, satelīta attēls ir vairāk nekā tikai bildīti. Jā, mēs, protams, daudz redzam šādus satelītu iegūtus attēlus, bet bieži vien neapzināmies, ka viņi ir ļoti specifiski, gan tajās spektrjoslās, kurās tie ir iegūti, gan kā tie tiek apstrādāti un interpretēti, un kas ir ļoti daudz informācijas no tiem var iegūt. Tā kā grāmatu ir jālasa tiem, kam vajadzīgs, jālasa pašiem, bet tā, ja uzrakstīsiet to grāmatas virsrakstu, viņi ir atrodami arī, viņi ir drukātā veidā iegādājumi, bet ir atrodami arī elektroniskā veidā internetā. Paldies, jā, tā pēdējā piebilde bija ļoti būtiska, jo mūsdienās ir daži, kuri vēlas lasīt tikai elektroniskas grāmatas un resursus. Jā. Tā, paldies. Un tālāk dosim vārdu Annai Ginterei pastāstīt par rakstu, kas saistās ar ģeomagnētiskām vētrām. Jāsaka, ka bieži vien ir tā, ka cilvēkiem interesē, vai mēnesi fāzes ietekmē cilvēku uzvedību, tad ir cits jautājums ir, vai tās ģeomagnētiskās vētras ietekmē cilvēku uzvedību vai veselību. Tā kā lūdzu, Anna. Labdien! Var droši teikt, kad ietekmē, jā, jo jāņem vērā, ka mēs tomēr esam būtnes, kas šajā magnētiskajā laukā esam dzīvojuši jau vairākus gadu tūkstošus, desmitus un pat 100 tūkstoši kā suga. Līdz ar to ir skaidrs, ka ietekme ir, protams, ir grūti identificēt, cik tālu tā ietekme ir, cik tā ir būtiska, bet apkopojot šos pētījumus, kas šobrīd ir veikti, ir skaidrs, ka ir daudz citu faktoru, par kuriem cilvēkiem, kuri rūpējas par savu veselību, ir jāstraucas vairāk. Veselīgs dzīvesveids, ko mēs ēdam, kā mēs kustamies, kā mēs guļam, visi kaitīgi ieradumi, un katrā ziņā arī šīs te magnētiskās vētras, jā, arī tai sarakstā ir tad noteikti pašā apakšdaļā, un līdz ar to drīzāk ir jādomā par pārējiem faktoriem, un tomēr ir jācenšas izbaudīt šīs ziemeļblāzmas un dienvidblāzmas atkarībā no puslodes, nevis jāuztrauc par to kaitīgo ietekmi. Bet, kā rāda pētījumi, jā, ir redzams, ka šīs svārstības, ir sevišķi tās, kas ir intensīvāks, tomēr ietekmē šo sirds asinsvadu sistēmu, nervu sistēmu, un cilvēkiem droši vien ar kuriem ir jau kaut kāds fons, kaut kādas saslimšanas, kaut kādas ģenētiskas predispozīcijas, visticamāk, ka uz viņiem tas atstāja lielāku ietekmi, bet, kā jau es teicu, un droši vien, ko teikt arī daudz mediķi, visbūtiskākā ietekme ir daudziem citiem faktoriem, par kuriem vairāk jārūpējas, ja mēs gribam uz savu veselību sargāt un saglabāt. Jā. Paldies. Varbūt kādam jautājumi, Annai? Tā, nav, labi. Virzamies tālāk. Nākamais ir Raita Misas raksts, bet raksts ir
šajā reizē nevis par, pieņemsim, šo konkrēto astronautu vai to, ko viņš roka, bet par grunti, kas ir attiecīgās Mēness grunts imitācija. Un lūdzu. Jā, labdien. Tātad sazinājos ar mūsu pašu Kārli Šļumbu, kurš ir kādu laiku ASV, nodarbojies tieši ar to, ka pats savām rokām šādus te ārpuszemes grunts imitācijas, teiksim, tā jaucis kopā no uz zemes atrodamiem materiāliem, veidojot tos pēc iespējas pietuvinātus tam, kādi tie būtu uz Mēness vai uz Marsa. Un par to, kas atrodas uz Mēness, mums ir labs priekšstats, jo mums ir pieejami reāli paraugi no pašas Mēness virsmas. Savukārt par Marsu mums informācija ir gan sastāvziņā, gan arī vairākiem no šiem visurgājiem ir bijušas mikroskopu kameras, līdz ar to mēs arī diezgan labi zinām, no kā sastāv uz Marsa atrodamā smilts regolīts. Pareizi to saukt par regolītu, tāpēc, kad īsti smiltis tās nav, ja Marsa gadījumā tur notiek erozijas process, tad uz Mēness tāda nenotiek. Tad lūk, šeit ir mūsu sarunas rezultāts raksta veidā. Ir tā arī bilde, kur viņš tieši veic eksperimentus, Kārlis, un tā skaitā viņam arī ir viņa tas, teiksim, studija, laikam tas bija maģistra darbs, bija ar mērķi izveidot Jupītera Trojānu asteroīda grunts paraugu pēc iespējas to mēģinot pietuvināt tiem veidiem, ar kādiem mēs to varam novērot, lai veicot novērojums. Tātad tam viņa paraugam tas sakrist ar to, kas tiek novērots attālināti. Un arī par to, tad kā viņam tur gāja, tad var lasīt šajā rakstā. Jā, droši vien galvenais jautājums ir, kāpēc tas ir nepieciešams? Jā, tās praktiskā lieta ir, tātad ASV ir, un ne tikai ASV, bet lielākais uzņēmums atrodas ASV, kas nodarbojas ar to, ka ražo šos grunts paraugus. Un kam viņus izmanto? Viņus izmanto dažādiem mērķiem, bet pamatā, protams, veidojot kaut kādas iekārtas, skafandrus, ar domu, kad tās tiks izmantotas vai attiecīgi uz Mēness, uz Marsa virsmas, un tad, ja mēs gribam labi pārbaudīt, kā tad tā Marsa visurgāja ritenis uzvedīsies uz Marsa virsmas, tad mēs paņemam šo grunts imitāciju un ļaujam viņam braukt pa to grunts imitāciju un skatāmies, kas tur notiek. Un līdzīgi ir, piemēram, ar Mēnesi, kur, kā zināms, Mēnesi tās regulīta daļiņas ir ļoti asas un ir ļoti svarīgi jau uz zemes, piemēram, veidojot skafandru, viņu izmēģināt jau sabarot visās locītavās iekšā tās smilts un skatoties, kas tur notiks. Un vēl izrādās, ka viņi to regulītu imitācijas izmanto arī tam, lai modelētu raķešu dzinēju, tās, kas tiktu izmantot, lai paceltos no virsmas sprauslas, jo izrādās, ka uz Mēnesi tā sprausla atstāja tādu plakanu un lielu bedri, savukārt uz Marsa. Tā Marsa regulīta atstāja tādu bedri, kā priedes sakne apmēram. Un tur arī šādas lietas viņi izmēģina, izmantojot šos te ārpus zemes objektu grunts imitācijas. Jā, paldies. Te laikam tikai jāpiebilst, ka Kārlis tagad ir noslēdzis savus studijas ASV un ir devies tālākās studijās uz Austrāliju. Jā, un Austrālijā viņa darbs būs, viņa projekts būs tieši par, es sapratu, tur ir vairākas tonnas, tas uzņēmums vai arī tā mācība iestāde, kur viņš darbosies, nopirkus vairākas tonnas tieši Mēness regulītu, un viņi veiks eksperiments ar visurgājējiem un kontakts ar Kārli paliek. Es domāju, ka būs vēl raksts arī par šīm tēmām. Turpinājums. Jā, ir tā doma. Jā. Varbūt arī Kārlis pats varēs uzrakstīt kādu rakstu. Tāda arī paliek, bet izskatās, ka tomēr būs mūsu starpniecība nepieciešama. Bet tad jau redzēsim. Jā, labi. Jā. Liels paldies tev. Tā, virzamies tālāk un
šobrīd ļoti aktuāla tēma - ziemeļblāzmu medības. Kā zināms, tieši šonedēļ bija tādi vairāki spoži, tādi gaismas šovi pie debes, bija arī nedaudz iepriekš. Un mums ir raksta autors, arī piedalās zvanā Toms Bokums. Lūdzu, īsumā aicinu pastāstīt par šo rakstu, un vēlos arī piebilst, ka arī rudens numura atvērumā publicētais fotoattēls ir Toma iegūts. Jā, labs vakars. Esmu dzirdams, redzams, ja? Jā. Paldies, jāsaka, Mārtiņ, tev par uzaicinājumu dalīties ar saviem piedzīvojumiem un ar saviem medījumiem. Un jā, fotoattēli, kas redzami šeit, ir manis uzņemti, un jā, šīs ir tās viens no spilgtākajām iemūžinātajām ziemeļblāzmām. Komentārs no manas puses laikam pavisam īss. Jā, šeit redzam arī 24. marta ziemeļblāzmu fotografijā. Jā, tas ir tas, ko es daru vēlās naktas stundās, pavadu daudz laika zem klājas debes, lai šo parādību iemūžinātu fotografijās. Un viss, ar ko es varu dalīties, ir tikai vienīgi savu pieredzi, ar praktiskiem padomiem, kas nepieciešams, kādi ieteikumi, kādu fototehniku izmantot, ar ko jārēķinās, pavadot vairākas stundas zem klājas debes mīnusos. Tā. Te droši vien jāpiebilst, ka ir sociālos tīklos arī atbilstošas grupas, kuras tu esi izveidojis, Jā, ir izveidota WhatsApp grupa, meklēt Auroru, kas ir izveidota kā tāda vieta, kur mēs varam dalīties ar reāla laika novērojumiem, bez liekiem jautājumiem, varbūt konkrēti ar novērojumiem par to, kurā brīdī, kur kas ir fiksēts, un ļoti interesanti. Es mēģinu arī šos te fotoattēlus, kas ir salikt šajā te WhatsApp grupā, es mēģinu glabāt arhīvā un iespējams pēc tam varbūt uztaisīt kaut kādu kopēju tādu atskatu. Jā. Jā, tiešām jāsaka milzīgs paldies, ka ir iespēja arī dalīties ar savām fotogrāfijām šādā izdevumā. Jā, jo pats mans fotogrāfijas vairāk vai mazāk klejo pa sociāliem, Instagramā un Facebookā. Jā. Jā, labi, liels paldies. Un, protams, ja būs atkal kaut kas interesants, un interesants ir vienmēr, bet kādā brīdī noteikti atkal publicēsim, un, ja ir kaut kas pastāstāms daudz detalizētāk tieši par ziemeļblāzmu novērojumu vai par astrofotografēšanu kopumā, tad arī mūsu žurnāls tam ir pieejams. Tā, paldies. Komentāri. Jā. Kad izlasīju Toma rakstu, tad atzīmēju atķeksēju, kā saka, prātā priekš sevis vienu lietu - pacietība. Un tagad, kad jau es, līdzīgi kā noteikti Toms tādās situācijās, nosals vai noguras naktī, un te es domāju, braukt mājās vai vēl ne, un tad atceros vārdu pacietība. Jā, šeit piebildīšu laikam, ka jā, šis ir atslēgas vārds it visā šajā te ziemeļblāzmas medību procesā. Arī vakarnakt bija, es biju devies medībās un arī aizvakar tieši tāpat. Es esmu pēdējās 2 naktas pavadījis tverot kadrus, un man tas ir izdevies. Un arī ir bijis moments, ka es domāju, viss ir jābrauc mājās. Un arī bilde, kur bija no 24. marta, bija tapus tieši tajā brīdī, 10 minūtes pēc tam, kad gandrīz tika pieņemts lēmums doties mājās. Un šī bija pati spēcīgākā ziemeļblāzma, kas bija vispār jebkad pieredzēta, vismaz manā pieredzē. Es zinu, ka ir ļoti daudz entuziasti, kas šo dara ilgāk nekā es. Man šī ir tikai 3. ziemeļblāzmas sezona. Bet jau nepilnas 30 ziemeļblāzmas ir iemūžināts kadros. Jā, lieliski. Tā, paldies. Paldies jums. Jā. Tā, vai mums arī rakstā autore Gunta varētu būt par Velna kanjona meteorītu šajā zvanā? Viņa nav pieslēgusies, bet es varu viņu paaicināt. Tad tikmēr mēs varam pāriet uz kādu nākamo rakstu. Jā, tad pāriesim pie astronomijas olimpiādas un pēc tam atgriezīsimies pie šī rakstiem.
Tā, lūdzu, aicinu Māru Krastiņu pastāstīt par astronomijas olimpiādu. Labvakar, man jāatvainojas par fona troksni, bet es ceru, ka man var dzirdēt papagaļu fonā. Tad šis ir ļoti informatīvs un īsts raksts par to, kā mums klājās 51. atklātajā skolēnu astronomijas olimpiādē. Galvenais fakts, kas šeit ir uzsvērts, ko arī Ilgonis izcēla virsrakstā, ir liela interese par to, ka pirmajā kārtā mums bija 133 skolēni, bet galvenais, kas mums šogad astronomijas olimpiādas kontekstā ir jāņem vērā, ka vairāk dalībnieku pēc tam startēja arī starptautiskajā olimpiādē, un šajā sakarā milzīgs paldies Dmitrijam Docenko, Ilgonim Vilkam, Inesei Džudarevai par lielo ieguldījumu un to, ka šie skolēni sasniedz rezultātus, kur pēc tam tika atspoguļots daudz Latvijas svarīgāko ziņu portālu virsrakstos. Tā kā lielākais prieks par šo notikumu un par to, kā tad detalizēti veicās skolēniem starptautiskajā astronomijas olimpiādē, tad Inese jau būs uzrakstījusi nākamajam zvaigznotās debešu numuram. Jā, tur plānojās atsevišķs raksts tieši par starptautisko astronomijas olimpiādu. Tā, labi. Jā, un tad par pārējo, protams, varat izlasīt, kas uzvarēja un kādas ir galvenās atziņas. Paldies. Jā, un ja jums ir zināmi kādi potenciāli astronomijas olimpiāžu dalībnieki, tad aiciniet gatavoties un piedalīties šajā pasākumā, jo lūk ir arī, tā teikt, iespējas tikt uz starptautisko olimpiādu. Pēc tam tālāk sacensties starptautiskā līmenī. Paldies, Mārim. Tālāk, jā, mēs atgriežamies pie raksta, ko mēs jau tajā pieteicām. Velna kanjona meteorīts. Lūdzu, aicinām Guntu Vilku īsumā pastāstīt, par ko tad īsti ir šis raksts. Raksts ir par meteorītu, kas atrodas muzeja krājumā. Un ir uzrakstīti arī citi raksti par citiem meteorītiem, tikai tie vēl nav žurnālā publicēti. Ja jums patīk, var publicēt arī pārējos. Ir uzrakstīts par Pilitsfēri un Sihoteālinas meteorītu, Migejs Ukrainā nokritušais, Brenhemes, tā joprojām. Un ir plāns uzrakstīt arī pārējiem rakstus. Tie tiek publicēti muzeja portālā. Portāls saucās Zem lupas. Tur jāskatās pa gadiem, kurā kāds meteorīts ir publicēts. Vai izdosies publicēt visus, nav skaidrs, jo daži ir ļoti maz informācijas. Un, ja vairāk pēkšņi neradīsies, tad tie arī paliks tikai kā aplūkot, bez lielas informācijas uzrakstītas. Te laikam jāprecizē ar vārdu muzejs ir domāts tieši Latvijas Universitātes Sandera muzejs, jo mums ir arī Latvijā meteorītu muzejs, no kur arī nāk daži raksti. Jūs arī varat publicēt rakstus. Jā, tā kā šī rubrika meteorītu tūplānā ir tāda, kurā parādās no 2 muzejiem tādi apraksti, un pats interesantākais ap katru meteorītu ir savs gan tāds vēsturisks stāsts, gan arī ir kāda analīze par to, kāds tā meteorīta sastāvs, kāda varētu būt izcelsme. Tā kā meteorīts ir tāds interesants visuma, Saules sistēmas vēstnesis, pārstāvis, kas ir nonācis uz Zemes un ir paturams rokās ar ārpus Zemes izcelsme. Tā kā tas ir tāds tiešām, meteorīti ir interesanti objekti, kurus skatīties, pētīt, un daži no tiem ir arī ar ļoti aizraujošu vēsturi. Vai ir kādi jautājumi, komentāri par šo rakstu? Labi, liels paldies. Tad mēs ejam tālāk. Tagad vārds Ilgonim. Es ceru, ka Ilgonis tepat arī ir. Mums turpinās rakstu sērija par satelītu lāzeru lokāciju Rīgā. Un šī ir noslēdzošā publikācija. Varbūt ir kādi
papildus komentāri par šo rakstu. Jā, šī sērija iznāca diezgan gara, jo tāpat strādājot Latvijas Universitātes muzejā un apkopojot Latvijas Universitātes astronomiskās observatorijas saglabātos materiālus un liecības no institūta kolēģiem par to, kā visa šī satelīta novērošana notikusi, tapa liela rakstu sērija, kas publicēta vairākos zvaigžņu debesu numuros, un šajā rakstā tie visi ir norādīti, kuri var meklēt iepriekšējos rakstus, un iepriekš bija tātad stāsti par satelītu vizuālo novērošanu, pēc tam fotogrāfisko, un šīs trešā daļa bija veltīta satelītu lāzeru novērojumiem. Lāzeru lokācija ar mērķi izmērīt ļoti precīzi attālumu līdz satelītiem, un šādi mērījumi tad dod iespēju noteikt gan satelītu koordinātus, gan teleskopu koordinātus, kur ļoti liela precizitāte, kārt 1 centimetrs, ko tie atrauc uz zemes virsmas. Būtībā varētu teikt tā, ka skatoties augšā uz satelītiem, mēs vairāk uzzinām par Zemi pašu, par tās neregulāro formu, par kontinentu kustību, par okeānu virsmu un daudz ko citu. Un šis ir regulārais dienests, ko Latvijas Universitātē veids, un, teiksim, lāzeru lokācija jau notiek no 1900, tagad pašam jāsāk domāt, no 1973. gada, tātad faktiski šogad ir 50 gadu jubileja. Un tas teleskops, kas darbojas pašlaik, ir eksploatācija jau no 1987. gada, bet viņš ir daudzkārt uzlabots, modernizēts, un par to visu sīkāk lasiet šajā rakstā, bet, tā kā tas ir raksts par vēsturi, tad vēsture apstājas apmēram pie 2000. gada. Un tālāko laiku, 21. gadsimtā, to tad jau uzskatīsim par mūsdienām. Jā, labi. Un tad mēs varam arī liegani pāriet pie nākamā raksta. Vēlos piebilst, kā par minēto tēmu 4. oktobrī Latvijas astronomijas biedrības sanāksmē būs plašāks stāstījums, bet lūdzu, Ilga, var pieteikt, kas tā ir pa tēmu. Jā, tad šādi par zvaigžņu puisēnu iesauc vienu puisi, Robertu Vitilnieku, kas pagājušā gadsimta vidū ļoti interesējas par astronomiju. Viņš jau 12 gadu vecumā ieradās Zinātņu akadēmijā un bija gatavs piedāvāt astronomiem savu palīdzību visam pētīšanām. Viņš aizrāvas ar sudrabaino mākoņu novērošanu un viņš nodarbojās ar tajā laikā tādu interesantu lietu kā televīzijas tālustveršanu. Tolaik nevarēja brīvi pārslēgt kanālus starp satelītu televīzijas. Televīzijā vajadzēja speciāls antenas un prasmes, lai tā uztvertu televīziju no tālām zemēm. Un viņš šos televīzijas signālus izmantoja, lai pētītu ionosfēru. Un par to, kā viņš nokļuva Antarktīdā, un ko viņš tur darīja, to es jums nestāstīšu, lai būtu lielāka interese izlasīt šo te rakstu. Un man šķiet, šis te viņa dzīves stāsts, cik varētu arī kalpot kā tāds ierosinājums jauniem cilvēkiem, mūsdienās jauniešiem, turpināt atkārtot Roberta noiet to ceļu. Interesēties par kosmosu. Jā, nebaidīties no izaicinājumiem un būt ar tādu lielu entuziasmu ķerties pie dažādām lietām. Paldies! Tālāk mums ir arī raksts no rubrikas Astrovieta. Šī arī mums ir tāda klātesoša rubrika gan arī visos numuros, kur iepazīstinām ar dažādām ar astronomiju saistītām vietām tuvu un tālu. Un jau vairākos numuros mums kā viens no autoriem savām apmeklētajām vietām dalās Dainis Draviņš. Šajā reizē tas ir no Dienvidkorejas, tāda vieta, ko sauc Chomsong-D. Jāsaka, ka bija neliels izaicinājums saprast, kā īsti
latviskā transkripcijā rakstīt šo vārdu. Tīpaši mums tas izaicinājums bija tāpēc, ka iepriekšējā sezonā mēs esam saņēmuši tādu atzinību par korektu latviešu valodas lietojumu. Un tad piepalīdzot raksta autoram, es arī skatījos kādu video ierakstu, kur paši korejieši izrunā šo vārdu, un tad es sapratu, ka pareizāk transkripcija būs tieši šāda. Bet kas tas ir pa objektu, kas līdzinās tādam tā kā varbūt lielai vāzei, lielam traukam? Tā ir sena observatorija. Kas tas ir tuvāk, to jūs variet izlasīt šajā rakstā un arī pēc tam vai nu apmeklēt vai uzmeklēt kādas papildus informācijas avotus. Tā, un jau tuvojoties numura noslēdzošai daļai, kā vienmēr mums ir nezūdoša sastāvdaļa, tas ir apraksts pār debesu spīdekļiem, kas būs novērojami attiecīgajā gada laikā, tātad 23. gada rudenī. Lasiet, skatieties, šeit arī diagrammas. Protams, mūsdienās ir arī mobilās lietotnes, ar kuru palīdzību var daudz ko izrēķināt un novērtēt, bet galvenā vērtība šeit ir, ka pārskatāmā formā mēs varam redzēt, kas ir sagaidāms, kam jāpievērš uzmanība, un tad jau konkrētajā mūsu atrašanās vietā, konkrētajā datumā, tur mēs varam ņemt ārā mobilo lietotni un noprecizēt skatīšanās virzienu. Tā, un pašās beigās uz priekšpēdējā vāka ir tāds ļoti pareizs atgādinājums. Abonē žurnālu Zvaigžņotā debesis. Kāpēc abonēt? Tāpēc, ka abonējot, ir iespēja garantēti šo žurnālu saņemt. Žurnāls nav ar tik lielu metienu, lai to varētu iegādāties tradicionālos kioskos. Tas ir iegādājums vairākās grāmatnīcās, piemēram, Jāņa Rozes grāmatnīcā, Akadēmiskā apgāde, tirzniecības vietās Latvijas universitātē, bet abonējot, tas nonāk pie mums 4 reizes gadā, un vismaz šogad tā cena bija ļoti pievilcīga, varētu teikt pat simboliska, ņemot vērā vispārējo cenu kāpumu, cena bija nemainīga. Nākamā gadā abonēt noteikti būs iespējams, bet par cenu es šobrīd vēl tā īsti komentēt nevaru, jo nav informācijas. Tā, un vēl arī atgādinājums, ko es arī minēju pašā sākumā, ka mums šīs te numura atvēršanas reizes ir ierakstītas un pieejamas internetā. Savukārt paši žurnāli drukātā formā ir pieejami nopērkot vai abonējot, bet elektroniskā formā gadu un vēlākais 2 gadus pēc to iznākšanas parādās arī Zvaigžņotās debesis mājaslapā, kas ir daļa no Latvijas universitātes portāla. Tā, vai ir kādi vēl noslēdzoši komentāri, jautājumi? Ja nav, tad saku lielu paldies visiem par piedalīšanos un turpinām lasīt Zvaigžņoto debesi un tiekamies arī citās reizēs. Visu labu, uz redzēšanos! Paldies, uz redzēšanos! Paldies! Visu labu! Visu labu! Paldies! Tā.